Labdien! Priecājos jūs sveikt šodien tik kuplā lokā Eiropas parlamenta informācijas biroja Rīgā rīkotajās debatēs. Esmu Marta Rībele, vadu Eiropas parlamenta informācijas biroja Latvijā darbu un arī vadīšu šo debati. Mēs reklāmās dzirdam, ka 1. janvārī Latvijai pievienosies Eirozona. Un tad jautājums, kāda tā mums pievienosies? Un par to mēs šodien debatēsim ar ļoti kompetentu ekspertu loku no visām iesaistītajām, ieinteresētajām un vērojošajām instancēm. Un es jums gribētu prezentēt Eiropas parlamenta Latvijas deputātus Krišjāni Kariņu un Robertu Zīli, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Innu Steinbuku, finanšu ministru Andri Vilku, ekonomistu Ivaru Brīveru. Ar mums kopā ir arī Latvijas universitātes studenti, eksperti un arī jūs, Eiro.lv skatītāji. Es gribētu lūgt jūs visus aktīvi iesaistīties debatē, uzdodot savus jautājumus sociālajos mēdījos, mūsu Twitter kontā, kas ir EP_Riga. Vai izmantojiet hashtagu, tā ir tāda rūtiņa, EP_Riga. Bet, jebkurā gadījumā, esiet aktīvi, un tad jau mēs jūsu jautājumus atradīsim. Vispirms es gribētu jums parādīt vienu mūsu veikumu. Eiropas parlamenta informācijas biroja darbinieki izgāja ielās un jautāja Jelgavas iedzīvotājiem, ko viņi domā par eiro. Neliels video. Labāk būt vienīgajai valstī pasaulē, kur maksā ar latiem, vai daļai no krietni ietekmīgākā Eirokluba. Un kāpēc? Es domāju, ka nebūs sliktāk, jo ja jau mēs esam Eiropas Savienībā, tad es domāju, ka tas nāks mums visiem pa labu, būs vienota valūta, būs vieglāk ceļot. Negribu es to eiro. Man nepatīk. Tai pašai, tur Igaunijā arī eiro bija, un ir tikai sliktāk, cenas ir augstākas un vispārējais. Pilnībā apmierināts Lācis, kas tad bija. Jeļenas kundze ir ļoti labās domās par eiro, lai arī pamanījusi, ka mainoties cenas. Līdz ar to arī varēsim nedomāt, kā to naudu mainīt, vai ne, mēs varam droši pārvietoties pa eiro zonu. Nevaru saprast īsti, jo it kā bail un žēl Latvijas, bet it kā ja Eiropā, tad kā normāli, ka eiro. Savukārt pensionārs Vladimirs, kurš savulaik strādājas aviācijā, bažīs par to, kā tas būšot, kad ieviesīs eiro. Дело в том, вы понимаете, евро – это евро. Это там, но там и тоже отказываются от него. Видимо, что-то не так. Godīgi sakot, es neko nezinu, kas būs, ko būs. Tā, tikai apmēram. Savukārt studenti Anita pagaidām nevar pierast pie eiro monētām, bet Jānis ir visnotaļ pozitīvi noskaņots. Man sākumā tā reakcija bija ļoti negatīva, jo es uzskatu sev par Latvijas patrioti. Man tas likās, tomēr visi reklamē, ka nezaudēsim nekādu nacionālo identitāti vai neko, bet man tas tā kā bišķī tomēr kremtāts. Varēs pa visu Eiropu, un mēs esam Eiropā, un tad mēs būsim tā kā vienoti ar to eiro. Tā arī ir tāds negatīvs, mums latiņš pazudīs, bet viņš paliks mūsu sirdīs. Jā, tāds bija cilvēku skatījums, bet es tagad gribētu sākt mūsu ekspertu debati, un pirmā lieta, kur es gribētu dot vārdu katram no uzaicinātajiem ekspertiem. Atbildēt uz ļoti vienkārši jautājumu, 30 sekundēs maksimums. Kāpēc skolotājai Bauskā vai mazajam uzņēmējam Līvānos vispār būtu jārūp Eirozonas nākotne? Lūdzu, sāksim ar Krišjānu Kariņu. Labdien visiem! Īsā atbilde ir, ka mēs neesam izolēti. Mēs esam, gribot, negribot, arī līdzatkarīgi no tā, kā sokas pārējai Eiropas Savienībai tīri ekonomiskā ziņā.
ja mēs skatāmies, ka mūsu ekonomiskā izaugsme pārsvarā balstās šobrīd uz eksportu, kas ir ļoti laba ziņa, mums ir visā Latvijā ļoti svarīgi, ka tās valstis, uz kurām eksportējam, sokas pēc iespējas labi, lai viņi varētu nopirkt mūsu preces un pakalpojumus, ko mēs sūtam uz āru. Tāpēc būtu jāreizējās vai, respektīvi, jāseko līdzi, kas notiek ārzemēs, jo tas tiešā veidā ietekmē mūs, jo vairāk varam eksportēt, jo turīgāk paši būsim. Jā, paldies Krišānim. Vārds Robertam Zīlem. Jā, labdien, ja katrā ziņā kā nu bija uzņēmējais Līvānos vai skolotāja Bauskā, tad kāpēc nebūtu vienalga, kas notiek ar eiro? Ja eiro ir slikti, tad slikti ir arī Latvija neatkarīgi, vai viņa tajā laikā ir eiro vai ir lats. Ja būtu palicis lats abos gadījumos, tas nepārprotami negatīvi ietekmēs mūsu. Kāpēc? Es to mēģināšu paskaidrot tālākajās daļās. Savukārt, ja eirozona nostabilizējās un kļūst stabilāk, tas ir iegūms arī skolotājai Bauskā un uzņēmējiem Līvānos, tieši tāpēc, ka viņam būs iespējams ar mazākiem izdevumiem gan kredīti iespējas uzņēmējiem Līvānos, un skolotājai Bauskā ir ienākumi eiro, un ja viņa ir kādas saistības visdrīzākais eiro, tad tas visi valūtas riski šajā gadījumā šiem abām kategorijām cilvēku pazūd. Paldies. Paldies Robertam. Vārds Intai Steinbukai. Intervijā izskanēja viena frāze, ka lai gan kaut kas nav kārtībā ar eiro, jo no tās eiro jau atsakās. Es jau nezinu, no kurienes nāk tādas bažas, bet ja ir bažas, tad tās ir jāatspeko. Bet jāatspeko nevis ar emocijām, bet ar precīzu informāciju. Cilvēkiem ir jāzina, kādai eirozonai mēs pievienojamies vai kāda zona pievienojas Latvijai. Jā, paldies Innai. Vārds Andrim Vilkam, finanšu ministram. Jā, nu Latvija iet loģiski soli, pievienojas eirozonai, tas, kas mums tik un tā būtu jādara. Arī agrāk vēlāk arī citas Austrum Eiropas valstīm tai pievienosies. Un mums jau galvenais, lai eirozona, Eiropa kopumā būtu viss pragmatiski, stabils, prognozējams, lai mums būtu pēc iespējas ātrāk iespēja pacelt Latvijas ekonomikas līmeni, tā skaitā nodarbinātība, algas un investīcijas. Tā kā, ja eirozonā viss ir labi, arī mums noteikti ir labi. Mēs nekur nevaram izolēties, tas ir absurds. Ar Latu, bez Latu, vienalga mēs esam eirozonā. Tuvu tam, tiem notikumiem, kas tur notiek. Paldies. Vārds Ivaram Brīvaram. Kāpēc skolotāji Bauskā un mazajiem uzņēmējiem Līvānos jārūp eirozonas nākotnē? Šis jautājums ir kārtējais apliecinājums tam, ka Eiropas Savienība aizvien vairāk sāk atgādināt Padomju Savienību. Arī tad partija un valdība labāk zināja, kas ir tas, kam cilvēkiem ir jārūp. Es netaisos pamācīt frizieru Bauskā skolotāju un uzņēmēju Līvānos, jo man pirmkārt trūk tomēr man tuvo cilvēku, mana nākotne, Latvijas un latviešu tautas nākotne. Un tas, ka šī nākotne ir pakļauta visām tām problēmām, kas notiek globālajā pasaulē, par to es arī droši vien paskaidrošu vēlāk, kāpēc uzskatu, ka tas nav panākums un sasniegums. Paldies. Paldies Brīvarkungam. Man viens papildus jautājums no šīs tēmas finanšu ministram, kas iepriekš strādājis bankās. Arī Zilskungs ieskicēja, ka ļoti lielā mērā mūsu skar notiekošais eirozonā dēļ mūsu saistībām konkrēti kredītiem. Kādas ir prognozes attiecībā uz to, kā notiekošais eirozonā ietekmēs mūsu kredītu maksājumus? Tieši, kas ir domāts kredītu maksājumiem? Privātpersonas valsts. Es domāju, šeit diezgan vai kas mainīsies. Un katrā ziņā, kas uz mums attiecās, mums ir svarīgi, lai mums būtu kredīta reitinga augsta un naudas cena zema. Un lai mums būtu spēcīga, stabila banku sistēma, saprotama. Un tā ir tas viens lielākiem uzdevumiem. Labi, Eiropā ir sakārtot banku sistēmu. Iespējams, tur būs zināmas problēmas, bet katrā ziņā mūsu reģionā un daudzos reģionos Eirozonā un Eiropā ir banku sistēma sakārtot. Tas ir svarīgākais. Dažas Eirozonas valsts to vēl nevar atbildēt precīzi. Mēs to varam Baltijā. Jā, vienkārši sakot, tad, ja mēs pievienojamies Eirozonai, mums ir augstāka reitinga un mums ir lētāka kredīti. Es to arī gribu teikt, ka agrāk vēl mums jānonāk līdz tādiem kredīta reitingiem un tādām likmēm kā Igaunijā blakus, ja kurš var paskatīties. Uzņēmumu privāta personas par kādu naudu aizņemās tur. Jā, paldies par atbildēm uz iesildošiem jautājumiem.
Es gribētu dot vārdu jaunajiem ekspertiem. Mēs esam ļoti daudz dzirdējuši, jau pieredzējuši ekspertu viedokļus gan par ekonomiku kopumā, gan arī par eiro tēmu, bet mums Latvijas Universitātes studiju programmas Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija 4. kursa studenti ekonomistas Margaritas Dunskas vadībā ir sagatavojuši prezentācijas par eirozonas tēmu. Un es gribētu dot pirmo vārdu Santai Bušujevai un Ditai Gustei ar prezentāciju Eirozonas stabilitātes nodrošinājums. Lūdzu. Runājot, varbūt es varēšu tā, ka ir dzirgams? Internets cilvēki. Labi. Labrīt, vai tagad visi dzird? Runājot par eirozonas stabilitāti, mēs to gribētu sasaistīt ar sociālu noskaņojumu un sociālu viedokli un tā kā izpētīt to noteikto korelāciju. Tā. Jā. Piemēram, dotajā grafikā ir apkopota statistika par eirozonas jaunām dalībvalstīm, kas tikai plāno iestāties eirozonā: Čehija, Ungārija, Lietuva, Polija, Bulgārija. Un, kā jūs redzat, tas viedoklis ir diezgan neviennozīmīgs. Un tad mēs gribētu zināt, kā tas varētu ietekmēt eirozonas nākotni. Jā, paldies. Un tad, mūsu jautājums būtu, ko mēs gribētu pacelt šajās debatēs, ir, vai cik ilgi varētu turpināties tas mazais atbalsts, lai nākotnē tas eirozona netiktu apdraudētā. Un mēs, tālāk lūdzu, mēs apskatījām arī līdzīgas sociālas aptaujas valstīs, kas jau ilgo laiku izmanto eiro valūtu. Un ir redzams, ka tas valstīs tiek uzskatītas par stabilitātes paraugiem, vai vismaz agrāk tika par tādiem uzskatītas. Un šeit ir vērojamas, tie cipari ir daudz atšķirīgākie, bet ir novērojami arī negatīvas tendences un svārstības. Un vai šo mazo atbalstu varētu skaidrot ar pašreizēju ekonomisko situāciju, un vai situācija mainoties, mainīsies arī skepsē un iedzīvotāju viedoklis. Vēl mums, kā studentiem, šodien gribētos dzirdēt par monetārās un fiskālās politikas plānotiem pasākumiem tagad un nākotnē valsts ietvaros un eirozonas ietvaros. Tas, laikam, no mūsu grupas būtu. Paldies, un es došu vārdu savam kolēģiem tālāk. Paldies. Nākamā prezentācija ir Grieķijas un Kipras krīzes ietekme uz eirozonas darbību. Grigorijs Duņets un Toms Reis. Tātad, labdien! Tātad par pašu krīzi es jums diezgan nestāstīšu, kā jau visiem ir noteikti zināms, bet vēlējos pateikt visiem to, ka Grieķijā jau problēmas bija sākušās arī dikti jau pirms eirozonas, pirms 2001. gada iestāšanās, jo tās deficīts no IKP jau bija 3,3%. Bet, ko es vēlējos pateikt, bija tas, ka kā ietekmēja šī te Kipras un Grieķijas krīzes uz eirozonu, tas būtu, kad tā kā Grieķija, teiksim tā, nelabvēlīgi apsaimniekoja savu banku sektoru, kas sastādīja 42% no visa IKP eksporta, tas ir finanšu eksporta. Tātad, viņa šos noguldījumus investēja, iepērkot Grieķijas suverēnos vērtspapīrus, tādējādi, tad, kad Grieķija bruka jau un juka, tad viņi zaudēja 4 miljardus eiro, kas, protams, izdarīja arī lielu robu banku sektorā, kā arī bija masveidā kredītu izsniegšana Kiprā veicināja nekustamā īpašuma burbuli celšanos, kas nozīmē, kad cenas cēlās par 50% pat, un kas veicināja, protams, arī nekustamā īpašuma cenu celšanos visā eirozonā.
Runājot tālāk, tad 30. martā noslēgtajā līgumā par aizdevumu tika noteikts, ka banku sistēma tiks restruktūrizēta Kiprā, kas nozīmē, ka tika likvidēta banka Laiki, un visi noguldījumi tika, no nenodrošinātajiem noguldījumiem tika pārveidoti banka Cyprus akcijās, tie bija 37,5%, un 22,5% tika uz laiku iesaldēti arī ar tieksmi uz akciju pārveidošanās, un pat šie 40 tika arī iesaldēti. Un tas kāds varētu ietekmēt pārējo eirozonu tādā ziņā, ka, ja noslēgtajā banku savienībā bija teikt punkts, ka viens precedents tiks pielietots visām pārējām eirozonas valstīm, tad šajā gadījumā, kad šis te precedents var veicināt masveidā noguldījumu izņemšanu no pārējām bankām, kā piemēram Spānijā, Īrijā, kur šī problēma ir aktuāla, kur pret aizdevumiem, pret Starptautisko valūtu fonda aizdevumiem var likt cilvēkiem izņemt naudu, jo viņu noguldījumi var būt apdraudēti. Tā kā viss, paldies. Paldies par šo ieskatu. Es domāju, šo tēmu mēs vēl daudz apspriedīsim. Tagad vārds Jānim Naglim un Kristiānai Galstjanai, es atvainojos, pār Latvijas pievienošanos Eirozonai. Tātad, labrīt! Kā jau redzat, es pastāstīšu jums par Latvijas iekļaušanos Eirozonā vērtējumu un prognozēm. Tātad, sāksim ar vērtējumu. Tātad, Latvijas sabiedrībā principā valda gan pozitīvs, gan negatīvs, gan neitrāls vērtējums. Tātad, lielākoties tas ir, diemžēl, negatīvs. Teiksim, ziņojot tādā ziņā, ka ir izveidota pat speciāla sabiedrība, kas ir par latu pret eiro. Jebšu šos te vērtējumus, negatīvo un pozitīvo, es centos pamatot arī ar kaut kādiem argumentiem. Respektīvi, no negatīvā viedokļa, tātad bija minēti vairāki argumenti, kas gan, teiksim, bija arī pietiekoši spēcīgi. Viens no tiem varētu būt, ka tātad vietējās naudas politika palīdzētu Latvijas ražotājiem palielināt savu ražošanas apjomu, kā arī samazināt eksportu un ierobežot importu, kas kopējā tātad skatījumā uzlabotu Latvijas ekonomisko situāciju. Savukārt, pats lielākais trūkums eiro ieviešanai būtu Latvijas zelta rezervju apvienošana kopējā fondā, kas pēc informācijas bija aptuveni, ja nemaldos, tātad 3 miljardi latu, un attiecīgi šī nauda tiktu pievienota kopējiem fondam, un eirozonas sabrukšanas gadījumā viņa tiktu arī zaudēta. Bet tādā ziņā ir arī pozitīvais vērtējums, kas gan ir tātad iesaistīšanās ciešāka ekonomiskajā integrācijā un politiskajā integrācijā, kas nodrošinātu Latvijas ekonomikas stabilitāti, kreditēšanas izaugsmi un vispār kopējo prestižu Latvijai. Un, ja mēs runājam par prognozēm, tad eiro ieviešana noteikti veicinātu ārējās ekonomiskās aktivitātes pieaugumu, respektīvi veicinātu eksporta pieaugumu, un tas arī pierāda tas, ka pēc Latvijas bankas prognozēm 2020. gadā tas varētu būt par 5% lielāks nekā tad, ja eiro netiktu ieviests valstī. Šie apstākļi veicinātu investīciju ieplūdi, ko varētu novirzīt tautsaimniecības attīstībā, piemēram, ražošanā, un tālāk tas veicinātu nodarbinātību. Tāpat arī būtu arī uzlabojumi kredītreitingos, jo statistika rāda, ka līdz ar iestāšanos Eirozonā valstu un to vadošo banku kredītreitingi pieaug pa 1 vai 2 pakāpēm, kā piemērs varbūt arī mūsu kaimiņu valsts Igaunija, kur līdz ar eiro ieviešanu kāpa par 3 pakāpēm. Un visbeidzot palielinātos arī starptautiskais investīciju un uzņēmēju darbību prestižs. Tas, protams, arī radītu drošāku investīciju vidi Latvijā. Un arī, kā piemēram, varētu minēt Igauniju, kur ārvalstu tiešo investīciju apjoms uzņēmumos eiro ieviešanas laikā audzis gandrīz par 3 reizēm straujāk. Un principā, lai tālāk arī rosinātu diskusiju, mēs gribam uzdot tādu jautājumu. Tātad, vai tad eiro tiešām kļūs par attīstības bāzi Latvijas ekonomikai, vai būs tikai kārtējā rīcība, kas mūs tuvinās Eiropas Savienībai? Paldies! Jā, paldies jauniešiem. Šīs sejas noteikti atcerieties, jo droši vien, ka pēc gadiem 5 viņi komentēs ekonomiskos procesus valstī. Jautājumi arī ir uzstādīti arī no viņa puses, bet tagad ķeramies pie ekspertu diskusijas un
Vispirms es gribētu dot vārdu Inai Steinbukam, Robertam Zīlem un Andrim Vilkam par to, kas pat labāk tiek darīts, lai Eirozonā viss būtu kārtībā un mūsu potenciālā dalība mums tiešām nestu iegumu, kur ir jaunieši norādīt. Sāksim ar Inu Steinbuku, lūdzu. Tiek darīts ļoti daudz, un diez vai es šodien uzskaitīšu visu to rīcību, kurā jau ir notikusi un kura ir paredzēta tuvāko vismaz 10 gadu laikā. Tādā visredzamākā varbūt lietas, kas jau ir izdarīts, tas ir stabilitātes fonda nodibināšana, jo, piemēram, kad Latvija vēl bija dziļajā krīzē un Latvijai vajadzētu vērsties pēc starptautiskā izdevuma, tad faktiski vienīgais aizdevuma avots bija Starptautiskais valūtas fonds, kurš principā nekad nebija domāts palīdzība Eiropas Savienības dalību valstīm. Ja? Un kaut kur man arī bija tāda nelaba sajūta, ka Latvija jāizņemās no valūtas fonda, kur aizņemās tā kā neattīstītas valstīs. Tagad viena no krīzes mācībām bija tāda, ka Eiropas labākām, drošākām, ekonomiski attīstītākām valstīm ir tomēr jāveido kaut kāds savs neatkarīgs fonds, no kura krīzes apstākļos vajākas valstis varētu aizņemties. Lūk, man liekas, ka tas ir diezgan liels sasniegums. Otrā lieta, kura tagad iet plašumā, tā ir Banku Savienības veidošanā. Man liekas, jau pēdējie soli jau ir izdarīti, lai tā sistēma sāktu darboties. Un tas arī, tur bija viena prezentācija par Grieķijas, par notikumiem Grieķijā, ka cilvēki nav droši par savu banku nākotni. Mēs arī atceramies Pāreks banku, kura bankrotēja vēl pirms krīzes vai krīzes sākumā. Mēs arī atceramies, kāds bija bāžas par mūsu banku sistēmu. Tā kā, lai uzraudzība būtu drošās rokās, ir nepieciešams, lai kaut kādi lēmumi tiktu pieņemtu Eiropas Savienības centrā, Frankfurtē, Eiropas centrālas bankas ietveros, lai tie lēmumi būtu atsaistīti no nacionālas valdības rīcības, kur šādi tad varētu būt ne īpaši objektīva vai ietekmējama no privāta sektorā. Tas ir tie divi galvenie momenti, kur man šodien gribētos uzsvērt. Jā, paldies. Es tikai gribētu piebilst, ka arī pavisam nesen veikts Eiropas parlamenta Eirobarometrs apliecina, ka Latvijas sabiedrības pārstāvi arī vēlās, lai šī banku uzraudzība notiktu centralizēta. Acīm redzami dēļ šiem minētajiem gadījumiem. Vārds Robertam Zīlem, turpinot tēmu. Jā, vispirms, kas ir padarīts, ir pavisam tiem, kam interesē profesionāli paskatīties, ka par attiecībā uz publisko finansu sakārtošanu Eirozonas līmenī ir pieņemti gan 6-paka, gan 2-paka, faktiski ļoti daudz regulējošu akti pēdējā laikā, kopš krīze ir iesākusies. Bet kas būtu jāizdara? Un pats galvenais, neapšaubām, ir Banku Savienība. Es neesmu tik optimistisks par to, kas ir izdarīts pašlaik Banku Savienības, un es redzu tur veselu virknu risku. Pirmkārt, ir izdarīts tikai no viena 3 pilāru Banku Savienības, kas ietver ne tikai vienotu uzraudzību, tas ietver arī vienotu atrisinājumu fondu vai resolution fondu, kas pašlaik arī ir iesniegts kā projekts, bet nav pabeigts viņu apspriest. Un trešais ir vienotais depozītu garantija fonds, kas vispār nekur nav īsti pavirzījies uz priekšu. Līdz ar to tas, ka ECB uzraudzīs no nākošā gada beigām, orientējoši novembru, tikai 150 lielākās bankas, tā skaitā 3 arī Latvijā Komercbankas, un pirms tam veiks stres testu šām bankām, kas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un Mario Draghi, ECB vadītājs, ir teicis, ka viņš redz, ka varbūt arī nav nekas traģisks, ka mēs kādu no šīm bankām iespējams varēsim arī meklēt viņai citu risinājumu, respektīvi, vai viņas neturpinās savu biznesu. Kāpēc? Tāpēc, ka nepārprotam ir finanšu sistēmā, finanšu tirgos Eirozonā, Komercbankām ir viena lieta ir publiskās finanses, kas ir strādāts ar valsts vērtspapīriem. Tad mēs domājam šo situāciju puslīdz zinām, bet to, kas atrod šajās Komercbankās attiecībā uz privāto parādu, gan korporāciju, korporatīvo uzņēmumu, gan arī mājsaimniecību,
ir samērā neskaidrs. Tā kā izaicinājumi priekšā ir, es tāpēc nesaku, ka nekas nebūtu jādara, bet tas ir svarīgi. Otrakārt ir nevienāda pieeja pašlaik, kā var lietot Eiropas stabilizācijas mehānismu naudu Komercbanku sektoram. Mēs zinām šo Spānijas izņēmumu, kas ir pieņemts padomē, ka Spānijas finanšu sektors varēs saņemt. Nav atbildes par to, kā dalība valsts vienosies, kurā brīdī tā saucamie senioru bondu turētāji Komercbankās sāks maksāt par šiem zaudējumiem. Ir skaidrs par pārējo mazākas kategorijas nodrošinātiem kreditoriem pret banku, kādā viņi iesaistās šajos maksājumos, bet šo valstu interesi, piemēram, starp Vāciju un Spāniju vai Itāliju, ir milzīgs pašlaik attālums, un arī Francija. Tā kā es domāju, Eirozonā ir absolūti jāizšķirās, vai patiešām ar Banku Savienības piemēru mēs domājam par to, vai Eirozona ies tādu vienotāku ceļu, vai nacionālās intereses un finanšu sektora intereses konkrētajā dalību valstī uzvarēs šīs kopējās intereses. Šis ir tā lielā izaicinājuma lieta, un pēdējais teikums, vai tas nav tā pilnīgi atraut. Mēs atceramies 2008. gada krīzi šeit Latvijā, gadu nogalē. Viņi, protams, skāra arī Skandināvu banku sektoru Baltijā, tajā laikā Zviedri pamatā arī Dāņi un citi. Mēs visas trīs valsts, Latvija, Zviedrija, Dienija, centrālo banku līmenī, mēģināja, nebūdams Eirozonā, aizņemties no Eiropas centrālās bankas, neiesaistot nodokļu maksātājus tiešā veidā, aizņemties, ka resursus finanšu sektora stabilizācijai. Mēs nesaņēmām, Zviedrija un Dānija saņēma. Ko mums no tā secināt? Vienkārši dusmoties vai kā? Mums ir jāstājās šajā Eirozonas klubā, un tad mums nevarētu neiedot līdzīgā situācijā, kā 2008. gada beigās, un mēs vēl varētu domāt, vai Zviedriem un Dāņiem dot no ECB šo resursu vai nē. Pilnīgi citāda situācija. Paldies. Paldies. Viens papildus jautājums. Jūs minējāt šo depozītu garantijas schēmu. Ko tas nozīmē un par ko pašreiz ir izšķiršanās Eiropas Savienības līmenī? Faktiski viņi ļoti, šis trešais pīlārs, vienotais depozītu garantija fonds, ir vismazāk izkustējies, tāpēc, ka dalību valsts domstarpības ir ļoti lielas. Tā doma ir ļoti pareizi manā uztverē. Ja tas finanšu tirgus ir atvērts, it īpaši Eirozonas ietveros un Banku Savienības ietveros, tad jums jābūt ir krīzes gadījumā vienotām fondām, kurā Komercbankas iemaksā šos obligātos maksājumus, kas veido depozītu garantiju fondu, kontiem, kuros šajā konkrētajā bankā, kura tiek likvidēta, bankrotējusi līdz 100 000 eiro. Tas ir tas princips, kas strādā pašlaik Latvijā, un mēs zinām, ka no nevisai lielās krāju bankas krīzes mēs jau esam palikuši mīnusos. Šis nacionālais fonds ir iztukšots, un mēs sēdzam faktiski ar budžeta naudu, ar domu, ka kādreiz administrators no krāju bankas aktīvi izpārdošanas atgūs šo naudu un iemaksās atpakaļ budžetā. Tas parāda, ka ja mēs nonākam lielākās situācijas kādā no Komercbankas sektoram, kādā valstī, ņemot vērā Spānijas, Itālijas finanšu sektoru plūsums no vienas uz otras puses, tāpat kā mums ar Zviedrijas finanšu sektoru, mums jāsaprot, ka tas ir vienots tirgus. Turklāt nav atbildi, kas notiks ar tām valstīm, kas nav Eirozonā, bet strādā šajā vienotajā finanšu sektorā un nepiedalīsies Banku Savienībā, kā piemēram Zviedrija. Tur ir ļoti daudz jautājumu, kurā mums ir jāpiedalās finanšu ministram, neapšaubām Latvijas bankas prezidentam, pirmām kārtām, un tie ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Paldies. Tagad vārds finanšu ministram par to, ko Latvija kā topošā Eirozonas valsts dara, lai Eirozonā viss būtu kārtībā. Lūdzu, 3 minūtes. Jā, es piekrītu tam, ko iepriekš minētie kolēģi teica. Jo beidzot Eiropa kļūst tāda nobriedušāka, es gribētu teikt, un dara tās lietas, ko jau vajadzēja darīt sākot ar 2., 3., 4. gadu. Beidzot saprot, ja vienā valstī problēmas, tad arī agrāk vēl tas var traucēt citas valsts, jo tas biznes ir saudzes kopā. Un finanšu tirgi skatās uz Eiropu kā uz vienu kopumu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi beidzot paskatīties, ja reizi Maastrichtas kritērija, tad viņi jāievēro. Ir reizi apņemšanās mazināt budžeta deficīts un valsts parāds tie jāizteno. Katrai valstī ir tā saucamās individuālās prasības, lai šīs lietas sakārtotu. Un tas ir mūsu uzdevums. Mēs esam valsts, kas nākus no krīzes un daudz darījusi. Daudz vairāk kā citas valsts. Līdz ar to, kā jau mēs esam teikuši, mēs neklusēsim un būsim ļoti prasīgi, līdzīgi kādi ir Igaunija, Somija, ļoti spēcīgi arī sev pozicionē bieži un Vācija, Luksemburga. Tātad prasīt no tām valstīm, kuras nedara visu, kā vajadzētu, bet pēc saskaņot grafikņām jārīkojas, lai viņas to izdarītu. Un tas, manuprāt, svarīgi, tāpat Banku Savienība vispārējais. Tas ir tik daudz, tik dziļi integrēts, ka tur tā nevar būt kaut kādi vājie posmi. Mums vajadzīgi ir, lai pēc iespējas ātrāk un arī adekvātāk rīkotos tās valsts, kuras dziļāk problēmā ir. Īri māči tagad iet ārā no krīzes, tas ir pārliecinoši. Izskatās, ka Kipra varētu būt arī labāks gadījums, bet, piemēram, Grieķija ir daudz jautājums uzdod joprojām. Mums nevajag šos ļoti vājos posmus, un acīm redzot, ir jāatrod mehānisms, kā mazināt šo valstu nespēju sevi sakārtot. Kopīgiem spēkiem, spiediens tāds.
Tagad es gribētu pievērsties blokam, kas patiesībā notiek Eirozonā. Un vispirms es došu vārdu ekonomistam Ivaram Brīvaram, kas ir nerad tāds skeptiskāks bijis par šiem jautājumiem. Lūdzu jūsu viedokli. Paldies. Es iesākumā tādu nelielu filozofiju gribētu, ka ir eksperti, kuriem nemaksā par viedokli, kā piemēram es, un ir eksperti, kuriem maksā par viedokli, kā Eiropas ierēģi, ministriju pārstāvi, banku cilvēki. Un nezinu, esat to nesat pamanījuši diezgan cieši korelāciju, ka tie, kuriem nemaksā, tie nejūsmo par Eirozonu un dibina lūk šīs biedrības par latu. Savukārt tie, kur maksā, tie ļoti dedzīgi aizstāv Eiropas Savienību. Nu, kā to izskaidrot, nezinu. Bet tas, ka šie apmaksātie eksperti reizēm min tādus argumentus, kuriem viņi diezin vai paši tic, piemēram, ka nebūs inflācijas pieaugums, ka būs eksporta pieaugums, ka kredītreitingi tur. Jā, vienu gadu viņi palielināsies, bet paskatieties, kas ir noticis ar to pašu Sloveniju, Kipru, Maltu. Mēs nezinām tikai vienu gadu. Ja? Nu, bet varbūt tādu atgriežoties pie jautājuma, tātad pēc 2008. gada, lai glābtu finanšu un banku sistēmu no sabrukuma, dažādām glābšanas programmām pēc Vācu Komercbanku vērtējuma tika izlietots ap $10 triljoniem. Tas arī tas, ko Steinbuks kundze acīm redzot ieskaita kā ļoti šo sekmīgo pasākumu. Nu, kas ir 10 triljoni, mēs to tā grūti novērtēt, tas ir apmēram 20% no pasaules koprodukta. Ar to varētu samierināties, ja tiktu ņemtas vērā no krīzes gūtās mācības, taču nekas tāds nenotiek. Finanšu oligarhija, investīcija bankas, hedge fonda, reitinga aģentūras, nekustamo īpašumu spekulanti un citi turpina diktēt visai pasaulē savu gribu. Tas, ko Vācijas kanclere Merkele apsolīja 2008. gadā, ka finanšu tirgi tiks pakļauti regulēšanai, nogrimst aizvien dziļākā aizmirstībā. 2010. gada janvārī Davosā toreizējais Francijas prezidents Nikolās Sarkozī teica spilgtu negaidīt drosmīgu runu, kurā parādīja strupceļu, kādā pasauli ir iedzinuši izdabāšanu finanšu oligarhijas interesēm. Tā kā Francija gatavojās būt prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, Sarkozī solīja veikt dažādas stingrus pasākumus, lai ierobežotu spekulatīvo ekonomiku un atgriezt ekonomiku pie tās sākotnējā mērķa, lai tā kalpotu cilvēkiem, nevis otrādi. Kā redzam, viss tas ir palicis tikai runu līmenī. Un tipisks piemērs tam, ka viss ir atgriezies vecajās sliedēs, ir Latvija. Latvijas finanšu oligarhijas sastāvdaļa, nekustamo īpašumu spekulanti, sajūtot ļoti vārgu apdraudējumu savām interesēm ar uzturēšanās atļauju ierobežošanu, maskējoties zem visādiem konkurētspējas attīstības fondiem, ir izvērsuši histerisku sabiedrības viedokļu ietekmēšanas kampaņu, skaidrojot, ka melns ir balts un balts ir melns. Un valdošai varai, kā parasti finanšu oligarhijas intereses ir pirmajā vietā, un tā pievienojas lozungam ļaujiet investēt Latvijā, kas pēc būtības ir jālas ļaujiet iztirgot Latviju. Eiro nav savedis Eiropu kopā, bet gan sašķēris. Kā to ir parādījis vācu uzņēmējs un publicists Hans Olofs Henkels, Vācijas eksports uz Eirozonas valstīm kopš eiro ieviešanas nav pieaudzis. Arī Latvijā pastāv mīti par dziļāku eiro integrāciju. Šeit var uzdot jautājumu apmaksātiem ekspertiem, vai Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā izmainīja galvenos eksporta tirgus 2005. gadā. Jā, izmainīja. Līdz 2004. gadam pirmais trīnieks bija Vācija, Lielbritānija un Zviedrija, no 2005. gada Lietuva, Igaunija un Krievija pēc Latvijas centrālās statistikas pārvaldes datiem. Iesākumā es biju domājis izstāstīt poļu rakstnieku Staņislava Lema sarakstīto pasaku. Tomēr es atteicos no šīs domas, jo sapratu, ka pasaku stāstīšanā politiķiem es nevaru sacensties, taču šo pasaku es esmu izdalījis jums, izlasiet šo pasaku un mēģiniet rast atbildi. Vai šīs planētas iedzīvotājiem ir kāda alternatīva, lai tos beigās neaprītu pūķis. Jo patiesībā šis ir stāsts par mums. Mēs esam izveidojuši šo pūķi, ekonomiku, kur vairs nekalpo cilvēku interesēm un beigās mūs visus aprīs. Tāpēc mēs varam šeit dzerot kafiju un ēdot kūkas, spriest par Eirozonas stabilitāti, taču būtībā jautājums ir nevis vai Eirozona sabruks, bet gan kad tā sabruks, un jo vairāk ar dažādiem pasākumiem šis brīdis tiks attālināts, jo smagāks būs sabrukums. Paldies! Jā, paldies. Pirmā vārda lūdzu Ina Steinbuka. Brīvera kungs, es ar lielu interesi noklausījos jūsu prezentāciju un tagad izteikšu savu apmaksātu viedokli.
Pirmām kārtām es dzīvoju 6 gadus Luksemburgā, tas ir Eirozonā. Es lietoju eiro katru dienu, un man izveidoja savs viedoklis par eiro kā valūtu. Es turēju rokās banknotes un sakarā ar to, ka manā makā bija gan eiro, gan lati, es šādi mēģināju mūsu ēdnīca Luksemburgā samaksāt ar latiem, kad latus neņem pretī. Es ļoti brīnījos, ka pēc neņem, tikai pēc tam man, kā saka, pielēc, ka tā ir cita valūta. Tāpat es mēģināju Latviju noriķināties ar eiro un bija tās pats. Bet tas ir tā kā, joks. Bet tiešām, cilvēkus ļoti uztrauc, vai pieaugt cenas. Un vai pieaugs cenas. Un principā pastāv viedoklis, ka cenas pieaug. Un tieši dēļ eiro. Un tad, kad es mēģinu tā kā, savu apmaksāto viedokli izteikt, ka, cenas pieaugs, bet tām nebūs eiro pa vainu. Neviens man netic, tāpēc, kas man viedoklis ir apmaksāts. Lūk, bet tad es, kā saka, nesen runāju ar ar DG ģenerāla direktorāta ECOFIN pārstāvjiem, un es saku, kungi, es tā kā mēģinu kaut ko skaidrot, bet neviens man netic. Un tad viens vācietis, kurš arī piedzīvoja, un arī viņa ģimene eiro ieviešanu Vācijā, un varbūt jūs arī dzirdējāt, ka vācieši to eiro nosauca par toiro. Toiro tas ir dārgi. Ja? Un viņš saka, Ina, tu vispār pat nemēģini to cilvēkiem izskaidrot. Viņš saka, jo es savu māmu nevaru pārliecināt, ka cenu pieaugums noticis nevis dēļ eiro, bet tāpēc, ka cenas, principā aug. Lūk, tā kā tā. Un vēl dažus vārdus, tomēr apelējot pie skaitļiem. Tātad, kāda situācija šobrīd ir Eirozonā? Es paņemu pēdējo statistisko informāciju un jāsaka, viņa mani neīpaši iedvesmo, jo bezdarbs ir ļoti liels, īpaši Grieķija un Spānija, tie ir absolūtas čempions valstīs bezdarba ziņā. Diemžēl iekšzemes koprodukts, un jūs esat ekonomisti, jūs zināt, kas tas ir, īpaši neaug, kaut gan, pēdējie skaitļi Spānijā liecina, ka ekonomika ir pieaugusi par 0,1, tas ir gandrīz nekas, bet tas tomēr rāda kaut kādu piesardzīgu optimismu, pateikt, ka, varbūt nav tik traki, bet ir traki. Spānijā ir bezdarbs, migrācija, lūk, bet vēl skaitļi. Tātad es paskatījos oktobrī, pieaugā tas saucamais Economic Sentiment Index. Tas ir tā kā subjektīvais rādītājs, kuru Eurostat nevāc, tas ir balstīts uz cilvēku un arī uzņēmēju viedokļiem, kas notiek ar ekonomiku. Un šis te indeks pieauga par 0,9 punktiem, 0,9 punktiem, tātad tieši Eirozonā. It īpaši industrijas sektorā. Ja? Un it īpaši tās radītājs pieauga Nīderlande, Francijā un Vācijā. Tāpat laikā viņš pasliktināja Spānijā un Itālijā. Tie ir pēdējie skaitļi, kas var liecināt par kaut kādu, varbūt, pavirzienu uz labu, bet, kas izteicās prezidents Barozo, ir tiešām tikai piesardzīgs optimists domāt par to, kā Eiropas Savienība un īpaši Eirozonā viss notiek labi. Paldies par uzmanību. Paldies, Inai, par repliku. Krišānim Kariņam vārds par to, kas notiek Eirozonā no jūsu skatu punkta. Paldies, neraksturīgi politiķiem. Es tiešām centīšos atbildēt uz uzdoto jautājumu. Kas notiek Eirozonā? Pirmkārt, es uzskatu, es arī neesmu viens, ka tā nav Eirozonas vai Eiropas valūtas krīze, bet mums ir grūtība daudzās valstīs ar konkurētspēju, kas lielā mērā balstās uz valstu parādu krīzi. Un tā lielā atšķirība, kas Eiropā aizvien skaudrāk sāk parādīties, ir Eiropas ziemeļi, pretīm Eiropas dienvidiem. Tā agrākā šķautne austrumu rietumu, tā šobrīd ir, varētu teikt, absolūti nejūtama, bet tā šķautne ziemeļi un dienvidi, tā gan sāk iezīmēties.
pareizi. Ja mēs paskatāmies pie vidus jūras valstīm, tātad Portugāla, Spānija, Itālija, Grieķija, Kipra, visā šajās valstīs ir raksturīgi tas, ka viņi gadu desmitiem ir dzīvojuši pāri saviem līdzekļiem. Respektīvi, valsts budžets izdod naudu, kuras nav, to naudu aizņemās ar domu, ka gan jau varēs nākotnē caur cenu pieaugumu, jo tur nekāda lielā ražošana apakšā nav, kaut kā nosekt tos parādus. Un kamēr tas karusels gāja uz riņķi, viss bija it kā ļoti apmierināti. Pat Grieķija ielaida eirozonā, neskatoties uz to, ka laikam to tā starp pirkstiem saprata, ka viņi bija laikam naturāli melojuši pa savu statistiku, kas vēlāk apstiprinājās, ka viņi tik tiešām maldīgi informācijas sniedz. Tagad karusels apstājās, un kas notiek? Tur ir visur dienvidos liels valsts aparāts ar ļoti dāsniem maksājumiem, tai skaitā bezdarbniekiem, tai skaitā pabalstiem un tā tālāk, bet nav to ieņēmumu. Un tagad, kamēr dienvidos cenšas ar sāpīgiem mēriem kaut kur savienot to, tikmēr Eiropas ziemeļos, kad tas pats karuselis apstājās, mums Latvijā tā apturēšana bija daudz smagāk kā dienvidos, daudz smagāk kā Grieķijai, kā tas šobrīd ir. Tikai kāpēc mēs Eiropas ziemeļos sapratām, ka tas karusels apstājās un naudas vairs nebija, ka nekas cits neatliek kā drusku savilkt jostas, samazināt valdības izdevumus un mēģināt viņus samērot ar reāliem ieņemumiem. Tāpatās, kā mēs jebkura ģimene saprotam, ka ilgstoši tas neiet krastā, ja jūs izdodat vairāk naudas nekā jūs algā saņemat. To var darīt 1 mēnesi, 2 pusgadu, kaut kur viņš izbeigsies. Sieva vairs nedos naudu, tēvs vairs neaizdos un draugi arī griezīs muguru. Tātad mēs to saprotam individuālā līmenī un valsts līmenī. Un tas ir tas, kas ir reāli iezīmējies. Tā nav Eiropas valūtas krīze. Tā ir drīzāk grūtība dažām valstīm, kuras ir tai skaitā eirozonā, bet viņas visas ir Eiropas dienvidos, savākt savus valsts budžetus. Un Eiropas ziemeļos, neatkarīgi no tā, vai valsts ir vai nav eirozonā, tā pieeja daudz līdzīgāk mūsējai. Tagad jautājums, kāpēc? Vai tas ir dziļi kulturāli, vai tas ir kaut kur citur atbildāms? Tur es laikam neiešu tajās spekulācijās, tikai tajā vērojumā, bet tā nav valūtas krīze. Un tām dienvidu valstīm faktiski tas vienīgais reālais risinājums, manuprāt, ir darīt to pašu, ko mēs esam darījuši. Gribot, negribot. Nauda joprojām kokos neaug, un ja tu nespēji ražot un eksportēt un pelnīt naudu no malas, bet tikai izdot, tev nekas cits neatliek kā samazināt izdevumus. Ja to neizdarīs, tad būs ļoti smagas sekas izdarot to, un mēs redzam, piemēram, Spānijā tie paši cipari, kas parāda, ka viņiem, recesija beigusies, viņiem ir 0,0 kaut kāds pieaugums. Tas ir arī faktiski pateicoties tam, ka tā valdība ir arī pieņēmusi tos līdzīgas taupības mērus kā mūsēji, un tas sāk atmaksāties. Tātad tas, ko mēs izdarījām, tā ir reāla priekšzīme, kas pārējiem ir jādara. Tikai daudziem ir grūti joprojām pieņemt to īstenību, ka nav jau izvēles. Es arī gribētu iedomāties, kāpēc mēs visi nevarētu būt turīgāki, vienkārši, lai tā naudiņa būtu vairāk makā. Bet gal beigās tā nauda ir jānopelna. Un lai mēneša beigās tu būtu plusos, nevis mīnusos, tev ir konsekventi jāizdod mazāk nekā tu ieņem. Individuālā līmenī, ģimenes līmenī, valsts līmenī. Un tur, es domāju, ir viss tas skaidrojums. Jā, paldies. Mēs esam iezīmējuši situāciju, bet, protams, ka darbs neapstājās, un jautājums ir pēc ekspertu domām, kas ir tie 2-3 darbi, kas Latvijas un arī citu Eiropas valstu politiķiem ir tagad jādara, bez tiem, ko jau minēja Zilskungs, lai Eirozonā arī nākotnē viss būtu kārtībā, un lai tiešām mums pievienotos un būtu ar mums kopā kvalitatīva Eirozona. Lūdzu, Vilkungam pirmajā atbilde. Jā, es domāju, galvenais ir tas, ka tagad, manuprāt, tāda apskaidrība rodās cilvēkiem, arī valdībām, valstīm, kur stūrē attīstītā pasaule ceļš Eiropā. Un, diemžēl, tur būs pietiekama restruktūrizācija vai revīzija jāveic. Ir jāsaprot, ka līdzinēja attīstības modelī pieļauts diezgan liels kļūdas, ka valsts ir pārāk ātri noticējuši, ka to labklājības līmeni, kas ir Rietumē Eiropā, tās valsts un iedzīvotāji pelnījuši. Un tāpēc ir tā milzīga aizņemšanās un tie milzīgie valsts parādi. Labi, ka mums tas valsts parāds ir krietni mazs, mums jau zem 40%, un pēc pāris gadiem, es domāju, mums viņš arī zem 30% aizies. Liela daļa Eiropas valsts ir 80, 90, 100, Japāna 200, ASV 100 apmēram tādos līmeņos. Ja, un tas ir galvenais saprast, ka tā ir realitāte,
kad būs jātērē mazāk, jāstrādā vairāk, pensijā jāiet vēlāk, un šie visi dažādi atbalsta pasākumi būs jāmazina. Vai tā ir ASV, vai tā Japāna vai Rietuma Eiropa. Ceļš Rietuma Eiropai. Rietuma Eiropa zaudē konkurētspēju. Un bez tādas pamatīgas revīzijas nekas labs nebūs. Un tur, es domāju, būs galvenokārt daudz ko teikt Latvijai, Baltijai, Ziemeļvalstīm, Lielbritānijai un Vācijai. Un vispār Austrum Eiropā kā tādai. Jo tā ir ilūzija bijusi zināmā mērā. Mēs jau pašredzējām zināmas ilūzijas gadus. Un tā ir tā lieta, kas tiešām ir, kā arī Krišāns teica, mums jāsaprot, ka ir jāmēģina dzīvot no tā, ko tu nopelni. Un jādara viss, lai mums būtu laba izglītība, konkurētspējīga ekonomika, un tad mēs arī varēsim atrast, kā vairāk pelnīt, kā augstākā līmenī būt, bet neaizņemoties. Tādos apmēros, kā tas līdz šim bijis. Laban Eiropā visi šie mehānismi ir ievirzīti, lai tas pie tāda rezultāta novestu, bet jāsaprot, ka banānu došana populisms ir visur ļoti spēcīgs. Mēs arī redzēsim nākamā gada vēlēšanas Latvijā parādīs to, būs daudz banānu dalītāju, un Eiropā tieši tas pats. Paldies Dievam, tā krīze bijusi ir ļoti spēcīga, un arī tie rezultāti Nīderlandē, Luksemburgā, Vācijā un daudz kur parāda, ka tomēr tie pragmatiskie politiķi tiek atbalstīti. Viņiem ir atbalsts gan no sabiedrības, gan no biznesa, ka tā tomēr ir, zinām, ilūzija, tu nevari dāļāt tos solījumus. Manuprāt, tā realitāte. Ja gribēs solījumu virzienā iet un populismu, tad tās valsts saskarsies agrāk vai vēlāk, bet ir problēmām. Vajag iziet no tā loka ārā. Jā, droši vien tas arī ir vērtīgs ieteikums nākamā gada Eiropas parlamenta un Saeimas vēlēšanu kontekstā. Lūdzu, Inēša Steinbukai vārds. Ko darīt politiķiem? 2-3 lietas. Man ļoti grūti pamācīt, un es arī negribu to darīt, Eiropas valstu politiķus, jo principā katrai valstī ir jādara dažādas lietas. Piemēram, Grieķijā, kā mēs šodien runājam, vajadzētu tomēr iemācīties taupīt un varbūt arī paskatīties uz Latvijas piemēru, kā savu budžetu kārtību. Runājot, piemēram, par Latviju, manā skatījumā politiķiem jāatcerās, kā galvenā Eiropas vērtībā ir Eiropas cilvēks, Eiropas iedzīvotājs un viņa dzīve un viņas dzīves kvalitāte. Man gribētos, lai Latvijā atcerētos ne tikai par fiskālajām lietām, bet tagad pievērstu lielāku uzmanību tieši sociālajai politikai, cīņai ar nabadzību, labākai veselības aprūpei par pieņemamu cenu un ar pieņemamu kvalitāti. Mums arī jārūpējas par to, lai cilvēki paliek Latvijā un tie labākie ārsti, skolotāji un pasniedzēji un universitātes pasniedzēji, lai viņi dzīvotu normālu dzīvi un piedāvātu jums arī labus pakalpojumus un kvalitatīvus pakalpojumus. Tas nenozīmē, ka jums vienkārši ir prieks, ka jūs varat nākt uz lekciju, nenākt uz lekciju un kā pasniedzēji dara to, ko jums patīk. Nē, viņam vienkārši jāsniedz kvalitatīvi pakalpojumi. Tas nozīmē, ka viņiem jābūt ar lielu erudīciju, lai viņi varētu ļoti labi apzināties, kas notiek pasaulē, Latvijā un Eiropā, lai viņam varētu, lai viņi paši labi izglītot un visu laiku palielināt, paaugstināt savu kvalifikāciju. Tam visam ir nepieciešami līdzekļi, interestība. Tā kā, to es arī gribu novēlēt. Paldies, Innai. Vārds Ivaram Brīveram par to, kas būtu jādara politiķiem. Man ļoti patīk Steinbukas kundzes teiktais, ka politiķiem jāatcerās. Viņi teiks, ka Latvijā, bet es domāju, ka viņi domā ne tikai Latvijā, ka cilvēks ir galvenais, vai centrā. Tas tā, es ar tam piekrīstu, bet tikai tas jāatcerās ne tikai pirms vēlēšanām, bet gan tomēr arī visu laiku. Un to, kas notika šogad, mēs ļoti labi skaidri redzam, kas notika. Un es tāpēc varu skaidri pateikt politiķiem, ka rēķinieties ar to, ka tagad jau sākās visādas mahinācijas, kā tur īsti iekārtotās Eiropa parlamentu vēlēšanas, lai tur piedalītos vismaz 20% vēlētāji. Šaubos. Es pats ar godīgi sakot, laikam nepiedalīšos šajās vēlēšanās. Jo, ja cilvēku viedoklis tiek klai ignorēts tādā svarīgā jautājumā kā eiro ieviešana, tad ko tad tur manipulēt
lūk, saku, vēl vēlēšanās, tad tur tramvaju biļeti tur nopirksies, kā te teica, pēc tām pašvaldību vēlēšanām vai pēc kā. Nu, tā kā tas ir, man liekas, viena lieta, kam es pilnīgi piekristu. Nu, redzat, ja tā mēs plašākā mērogā skatāmies, tad tiešām laikam ir politiķiem jādara tas, ko mēģināja darīt Merkele, Sarkozy, šie Obama, pasaules varenie. Lūk, Kariņa kungs ar man tā mazliet pat pārsteidz, ka viņš tā pateica, ka ģimenei jādzīvo, jāspēj dzīvot neaizņemoties, un ka tāpat ar valstī jāspēj dzīvot neaizņemoties. Nu, tad kā tas saskana Vilka kunga teikto par kredītreitingiem un procentu likmēm. Nu, bet labi, tas laikam pagaidām, kā saka, mēs vēl aizņemsimies. Bet redzat, ja pat šādi, es teikšu, godīgi, ietekmīgāk cilvēki, kā Merkele, Sarkozy un Obama tika aplusināti. Nu, nezinu, vai tika aplusināti, vai paši pārdomā, nosacītēji līdz Sarkozy runa pieminētā, ja. Es nezinu, viņš kā redzētais nav Francijas prezidents, vai tāpēc, ka viņš šo runu nolasīja, vai kādu citiem eslu dēļ. Tiešām, tātad, kā Sarkozy jau ļoti labi pateica, ja? Tātad, ka mums ir jāatgriež ekonomika īstajās sliedēs, lai ekonomika kalpo cilvēkam, nevis lai cilvēks kalpo ekonomikā. Respektīvi šī finanšu oligarhija, kura dzīvo diktē gribu visā pasaulē. Lūk, Kariņa kungs teica, nauda neaug kokos. Kariņa kungs 40 gadus jau nauda aug kokos. Un finanšu tirgos ģenerētā nauda pēc dažādu ekspertu vērtējumam 10 līdz 50 reizes pārsniedz reālā ekonomikā radīto vērtību. Un lūk, tas ir, ja kāds izlasīs to pasaku, ko es iedevu, tas puķis, ko mēs visi barojam, priecājamies par eksporta pieaugumu, un patiesībā tas puķis viss mums beigās aprīs, un ja šie varenie politiķi nespēja neko izmainīt, tad es neticu, ka Latvijas politiķi šeit. Turklāt diez vai viņi to grib darīt vispār, jo, kā mēs redzam, pašreizie notikumi Latvijā liecina, ka lūk, 2009. gadā bijušais premjerministrs Andris Bērziņš intervijā neatkarīgā avīzē garā rakstā rakstīja, ka mēs esam sapratuši, ka tagad citās sliedēs, ka jāvirza ekonomika. Viss notiek tas pats, atkal nekustamo īpašumu burbulis, atkal finanšu oligarhijas diktēts, tā kā mēs varam runāt vienu, kas jādara, bet laikam, kamēr tauta nesapratīs, ka mēs tiešām krītam bezdibenī, tikmēr varam dzert kafiju un par to runāt un stāstīt pasakas par konkurētspēju, augstu pievienoto vērtību un eksporta spēju. Viss, paldies. Jā, paldies. Robertam komentāram vārds par to, ko darīt politiķiem. Jā, pirmkārt, dīvaini mazliet, ka akadēmisko aprindu pārstāvs šodien runā vairāk politiski nekā politiķi, kur ar to nodarbojas gadiem ilgi, bet īstenībā jau nav tik dīvaini, ja tā padomā Brīver kungs, tāpat kā mēs ar Krišānu piedalījāmies iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās, un vēl jums veiksim arī nākošais startējot vēlēšanās, tikai es uzskatīju, ka šodienas debata nav kampaņas elements, bet ir akadēmiski vairāk saruna ar studentiem un arī ar tiem, kuriem interesē šie jautājumi. Tātad par to, kas būtu jādara, noteikti nebūtu jāstāst pasakas tiem, kas tur lems, kas tiks ievēlēti Eiropas parlamentā. Ar pasaku stāstīšanās jūs tālu netiksiet. Un, piemēram, tādām, ka ja nauda aug kokos, tad kokiem jau nesāp, ja viņam nogriež augus. Viņi nākošā gadā izdara jaunas. Tātad, ja jūs teikti, ka ir tik vienkārši, ka faktiski tikai vajag ņemt naudu, viņi neatdot un nevienam par to nesāp, tad šodienas pasaulē, diemžēl, tā nav. Piemērs ir minējuši, kas ir daudz sarežģītāks, kāpēc nav tik vienkārši Spānijas un Vācijas attiecības, piemēram, Spānijā par šiem mājokļiem, kas ir uzbūvēti un nav pārdot lielā mērā finansēti ar Vācijas pensijas fondiem, un tad ir jautājums, vai Spāņu jaunā paudze, kura ir iekritusi ļoti lielos valsts parādos, būs gatava strādāt par to, lai varētu atmaksāt Vācijas pensiju fondiem pilnā apmērā naudu, lai nebūtu viņiem samazinājums pensiju izmaksās. Tās ir tās politiskās problēmas, kas būs nākotnē nākošajā gan Eiropas parlamentā, gan Eiropas komisijā, kas mainās, gan arī Eiropas padomas vadībā. Tāpēc nākošā gada lietas ir svarīgas. Un nav arī tik vienkārši, ka mēs varam uzskatīt, ka pievienosimies eksportētāju klubam, Vācijas klubam, un tikai pārdosim citām Eirozonas valstīm preces, un no tā Eirozonas problēmas attīstīsies. Ir tādi izaicinājumi, kā panākt Vācijā iekšējā pieprasījuma pieaugumu, kas ir politisks jautājums. Un tas ir šo cilvēku jautājums, kuri lems par politikas nākotni nākošajos 5 gados.
Un šeit es gribētu aicināt cilvēkus, kas tomēr domāt par to, ko jūs gribat iebalsot nākošajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, būt atbildīgiem arī nākošajās Saeimas vēlēšanās, domājot par Latvijas prezidentūru 2015. gadā, jo šie jautājumi nav mazsvarīgi. Nav tā, ka kāds cits izlems mūsu vietā pavisam vienkārši, un nav gluži tā, ka Latvija neko, ņemot vērā viņas apmērus, nevar ietekmēt. Ir lietas, ko var ietekmēt, bet to var izdarīt cilvēki, kuriem ir zināma bagāža, zināšana un arī pieredze. Paldies Robertam Fišānim Kariņam, arī ieteikumu politiķiem, ko darīt, tā skaitā jums pašam sev. Es atbildēšu divās daļās. Pirmais, ko Steinbuks kundze minēja, cīņa ar nabadzību. Es nezinu, nevienu politiķu, kurš cīnītos pretējā par, visi, protams, pret nabadzību. Jautājums ir vairāk, kā šo jautājumu uzrunāt. Un faktiski ir tikai divi veidi, kā cīnīties pret nabadzību. Viens ir dot naudu cilvēkiem, pabalstus palielināt. Otrs ir dot cilvēkiem darbu un nākotnes cerības. Es jebkurā gadījumā uzskatu, ka valstī galvenokārt ir jāliek uzsvars uz jautājumu vai jāatbild, kā mēs radīsim vairāk darba vietas un ir runa par investīcijām, par nodokļu vidu un tā tālāk. Tātad tas cīņa pret nabadzību, manuprāt, nav jautājums, un sociālajie jautājumi nav jautājums, kā dot vairāk naudu no neesošiem fondiem, bet kā rast darba vietas, lai tā turība būtu lielāka. Tas ir tas, par ko būtu vairāk jāuztraucas. Un tad Eiropas Savienībai, ja kopumā mēs skatāmies, vajag salīdzināt Eiropas Savienību šajā gadījumā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un uzdot jautājumu, kāpēc amerikāņi var gadiem ilgi drukāt naudu un varētu teikt atpirkties no saviem izšķirdīgajiem grēkiem, bet mums Eiropā būtu jātaupa līdzekļi. Kāpēc mēs arī nevaram vienkārši piedrukāt to naudu, lai būtu tas naudas koks, no kura var ņemt augļus un tas nevienam nesāp. Tā atšķirība, ka Savienotajās valstīs ir federāla valdība, tā ir valsts, nevis valstu savienība. Un viņiem drukājot naudu, kas tad to naudu, varētu teikt, pērk? Eiropieši, Japāņi, ķīnieši, visa pārējā pasaule pērk Amerikas Savienoto valstu vērtspapīrus, jo uzskat, ka tas ir ļoti drošs ieguldījums, un pārējā pasaule finansē to, ka Amerika var dzīvot faktiski pāri saviem līdzekļiem. Eiropā mums nav šis luksus. Mums nav, jo Eiropas centrālai bankai nav tādas pilnvaras, kādas ir Amerikas federālai rezervei. Mums nav federāla valsts Eiropā, mums ir valstu savienība. Eiropas centrālai bankai galvenais uzdevums ir noturēt zemu inflācijas līmeni, kas ir klajā pretrunā ar naudas drukāšanu. Tātad viņu paštajā mandāta pamatā. Un tātad, kas mums Eiropā būtu jādara? Faktiski, jo mums ir šī valūtas apvienība, bet mums nav šīs politiskās apvienības, tur jau daudz tās grūtības sākas. Es uzskatu, ka tie virzieni, kas tie likumdošanas iniciatīva un tās programmas, kas veido aizvien ciešāku sadarbību, kas stiprina Eiropas Savienību, nevis viņu vājina, ir tas virziens, kurējai jāiet. Tā ir skaitā Banku Savienība, arī, kā Zīles kundze pareizi teica, no tiem vajadzīgiem soļiem, varētu teikt, pirmie divi ir izdarīti, otrie divi, kas ir svarīgi, vēl nav, un tur ir labi iemesli, kāpēc nav, jo vēl vienošanās nav, bet šis ir tas virziens, uz kura arī mums kā Latvijas pārstāvjiem būtu jāspiež. Jo Latvijas mūsu katra individuālā un ģimenes labklājība ir lielā mērā, gribot, negribot, atkarīgi no tā kopīgās labklājības, kas ir Eiropā. Tātad, ja mēs gribam stipru Latviju un turīgu, ko, es domāju, mēs visi gribam, tad, manuprāt, ir arī jāvēlas to stipro un vienoto Eiropu, tā, lai varētu kopumā šie 500 miljoni izvilties cauri jebkurām vētrām, kas arī pasargās mūs no tiem sliktiem vējiem un palīdzēs mums, kad ir iespējams spēcīgais vējs šoreiz mūsu burās. Paldies Krišānim arī par noslēdzošo komentāru. Diemžēl mūsu tiešraidi atvērtais laiks ir beidzies. Paldies visiem ekspertiem un arī skatītājiem, mūsu partneriem, kur iesūtīja jautājumus. Mēs arī tos izmantojām diskusijas laikā. Tā kā uz tiekamies uz kādu citu tikpat interesantu diskusiju. Paldies, visu labu!